Kad jūs teicāt, ka jūs piedodat sev pašiem, tas jūs, par kur jūs runājāt šorīt un pagājušo nedēļu kursā, mēs jūtam, ka viņš uzrunā mūs, un mēs jūtamies īpaši. Mēs sajūtam, ka Jēzus uzrunā mūs. Vai tas būtu pareizi? Jā. Labi. Bet tas jūs nevar redzēt nevienu bezgrēcīgu, un tas jūs nevar piedot, vai tas ir tā? Jā, pareizi. Tātad mums ir jāatrenē sevi, ka tad, kad mēs jūtam slimību vai nemieru, mēs lūdzam Jēzumu nākt un palīdzēt mums pieņemt jaunu lēmumu un redzēt visu citādi? Vai tā? Jā, vai drīkstu mazliet precizēt? Lūdzu, nelūdziet viņam nākt, lai palīdzētu jums mainīt jūsu prātu. Lūdziet, lai jūs pats nonākat tur, kur ir viņš. Labi. Kā jau esmu teicis daudzās citās reizēs, ko daudzi no jums ir dzirdējuši man sakām, ka jūs varētu iedomāties ainiņu savā prātā, sēžot teātrī blakus Jēzumu un skatoties izrādi, uz Šekspīra izrādi. Izrādi, par ko viņš saka, ka tā ir mūsu dzīve un ieraudzīt sevi pašu kā šīs izrādes galveno varoni un vērot sevi pašu uz skatuves. Iziet cauri savai dienai, padomājiet par jūsu pagājušajām dienām un gadiem un paskatieties, ko jūs darāt un tagad vērojiet sevi. Centieties kultivēt attieksmi, ka jūs pakāpjaties atpakaļ, kas jau atkal pēc būtības nozīmē lūgt Jēzum palīdzību. Pakāpjoties atpakaļ kopā ar viņu un vērojot sevi pašu darām to, ko jūs darāt. Pavērot sevi no rīta, pamostoties, apģērboties brokastot, dodoties uz darbu, vērot sevi darbā, miedarbojoties ar cilvēkiem. Ja jūs dzīvojat ar kādu kopā, vērot sevi, kā jūs miedarbojaties ar šo cilvēku, ar kuru jūs dzīvojat. Vienkārši vērot sevi, kā jūs nodzīvojat šo dienu, darot to, ko normāli cilvēki dara, esot laimīgi, esot bēdīgi vai dusmīgi, ieinteresēti, mierīgi, piedodoši, mīloši vai nelaipni. Vienkārši vērot sevi, to darām. Un iemesls, kāpēc tas ir svarīgi, ir tas, ka tas jūs, kurš vēro stīvu skatuves, tas neesat jūs, kas ir uz skatuves. Un tā tas palīdzēs jums sākt atslēgt jūsu identificēšanos ar sevi kā ar ķermeni. Teikums, ko es citēju jau iepriekš. Brīnums skatās uz postu. Brīnums ir tā, jā, ka sēžat teātrī blakus Jēzumu un skatieties uz savas dzīves postīšanos. Un šis jūs, kurš sēžat auditorijā kopā ar Jēzu, skatoties, kas notiek, ir lēmumu pieņēmējs. Un kad jūs sēžat ar Jēzu, jūs kļūstat par novērotāju. Pareizi domājošs lēmumu pieņēmējs ir novērotājs, jo tas vēro savu ego darbībā. Un tā vērot sevi teātrī, skatoties kopā ar Jēzu, brīnums skatās uz postību, kas ir tava dzīve, un atgādina sev pašam, ko šī sēdēšana kopā ar Jēzu arī nozīmē, ka tas, ko tu tur redzi, ir nepatiesi. Un tāda ir šī citētā teikuma jēga. Tas ir brīnišķīgs teikums. Ikvienam vajadzētu uzrakstīt šādu teikumu uz savu vannas istabas spoguļa, uz auto atpakaļgaitas spoguļiem, uz leduskapiem, makiem vai kredītkartēm. Jo tas ir tas, kas palīdzēs piešķirt jēgpilnāku izpratni par to, kas jūsu dzīve tiešām ir. Tā ir skatīšanās uz destrukciju, kas atgādina tev pašam, ka tas, ko tu redzi, ir nepatiesi. Tas var šķist ļoti reāli, tāpat kā ķermeņi izskatās reāli, bet tas nepadara to par reālu. Tas, kas izskatās kā reāls, nepadara to reālu. Viss, kas jums vajadzīgs kā pierādījums tam, ir jūsu pieredze naktī sapņojot. Kad jūs naktī sapņojat, un mēs visi naktī sapņojam, vai kad sapņojat nomodā, jūsu sapnis jums šķiet reāls un taustāms. Jūs varat tam pieskarties. Un tikai tad, kad esat atmodies, un jūs atceraties, ka tas ir bijis tikai sapnis, tad tas sāk izbalēt, un jūs atkāršat, ka tas bija nekas. Nekas nebija noticis. Bet kamēr jūs guļat, tas šķiet un ir sajūtams ļoti reāli. Šāds skatījums ļoti palīdz, tas padara šo kursu praktisku. Jūs vienkārši paņemat šādu apgalvojumu, un tādu būs simtiem un simtiem atrodami viscaur kursā. Un vienkārši izmantojat to kā formulu vai rāmi, kas ļaus jums tagad piešķirt jēgu jūsu ikdienas dzīvei. Un atkal, nepārstājiet darīt to, ko darāt. Nepametiet ģimeni tāpēc, ka tā nav garīga. Nepametiet savu darbu tāpēc, ka tas nav pietiekami garīgs. Nedariet visas tās dumjās lietas, ko cilvēki mēdz darīt, īpaši brīnumu kursa studenti. Esiet normāli, dariet to, ko visi dara. Veidot attiecības, turpiniet karjeru, veidot ģimeni, rūpēties par savu ķermeni, lai ko jūs ar to saprotat. Bet tā pašā laikā, kamēr jūs to visu darāt, centieties kultivēt šo pieredzi, kad jūs pakāpieties atpakaļ ar Jēzu un vērojat sevi. Tam, protams, ir nepieciešama disciplīna un treniņš. Pēc kāda laika jūs tik tiešām sāksiet redzēt atšķirību un būsiet spējīgi pateikt atšķirību starp sapņa sapņotāju un sapņa tēlu. Sapņa tēls ir personu skatuves, ķermenis, kas dara visas normālās lietas.
Tas ir sapņa tēls. Un sapņotājs ir tas, kurš sēž skatītāja rindā kopā ar Jēzu vai Svēto garu, kurš tagad ir vērotājs. Tas ir viss, ko tu dari. Tas ir tas, kas sanikno un atbruņo ego stratēģiju. Tāpēc, ka tas, kas notiek uz skatuves, ir ķermenis. Visa pasaule ir skatu, un visi vīrieši un sievietes ir tikai tēli, un tas, kas atrodas auditorijā, teātrī, kurā tu sēdi kopā ar Jēzu, ir prāts. Tagad, ja jūs nobīstaties, tad tā vietā, lai pagrieztos pa labi, kur atrodas Jēzus, pagriežaties pa kreisi, kur ir jūsu ego. Un, kad jūs pagriežaties pret savu ego, tas ļoti ātri liek jums aizmirst to, ka sēžat teātrī. Un ego gribētu, lai jūs ticat, ka jūs reāli esat stīvs uz skatuves. Kas nozīmē, ka jūsu lēmumu pieņēmējs ne tikai ir pārtraucis būt par novērotāju, bet tas ir pārtraucis būt arī par lēmumu pieņēmēju. Tāpēc, ka tagad, klausoties ego balsī pa kreisi, jūs tagad esat atpakaļ uz skatuves, ticot, ka jūs esat uz skatuves. Līdz kādā brīdī jūs kļūstat sarūktināts par to, kas ir noticis, un apcerat, ka kaut kas patiešām ir pilnīgi nepareizi. Un tad jūs dodaties atpakaļ teātrī, un tagad pagriežaties pa labi. Man tā ir pastāvīga problēma - mēģināt nošķirt lēmumu pieņēmēju no barbaras. Un tā, kad jūs iesakāt būt citā vietā, tas šķietami palīdz. Bet es domāju, ka lielāko daļu laika es vēroju savu uzvedību no savas sēdvietas. Un tā tagad, kurš tas ir? Tas ir grūtāk. Tā var apjukt. Tas var kļūt arvien neskaidrāk. Ja jūs varētu skatīties uz Barbaru, aizmirstot par vietu, kur sēžat, ja jūs vērotu Barbaru darbībā, netiesājot viņu, tad jums būtu jābūt auditorijā kopā ar Jēzu vai Svēto garu. Tāpēc, ka ego vienmēr tiesā. Ja jūs vērotu Barbaru ar domu, ak, Jēziņ, tur viņa atkal dara dumības, viņa jutīsies vainīga, nomākta. Bet jūs to varētu vērot un teikt, jūs zinat, bet viņa ir tikai nobijusies. Viņa ir tikai nobijusies maza meitene, kura domā, ka glābšana ir šis, tas vai kāda cita lieta. Un ja tu to varētu darīt šādā garā, tad tur nebūtu tiesāšanas, un ja nav tiesāšanas, nevar būt arī ego. Un tas automātiski nozīmē, ka sākat attīstīt šo praksi, pakāpieties atpakaļ un vērot sevi. Bet ja dusmojas uz sevi, ja esat nobijies vai noraizējies vai jūtaties vainīgs, tad zināt, tas ir jūsu ego, kas nozīmē, ka nevērojat sevi. Nu jā, bet tas šķiet nāk vēlāk. Kādu brīdi es varu sajust, ka es savā pareizajā prātā skatos uz sevi, bet tad vēlāk tiesāšana atkal parādās. Labi, bet tas arī palīdz. Tātad tagad jums ir pieredze sēdēt bez tiesāšanas, skatoties uz sevi, un tad kaut kādā veidā, pirms jūs to apzināties, jūs atkal tiesājat. Lai tā būtu, jūsos ir jābūt kaut kam, kas zina, ka tiesājat. Un kaut kas jūsos, kas zina, ka jūs tiesājat, kontrastē ar to iepriekšējo periodu, kad jūs netiesājat. Tas tiešām palīdz. Ego jums nekad neļautu to darīt. Jūs tikai turpiniet to praktizēt. Tā ir vienīgā lieta, kas jūsu dzīvē piešķirs jēgu. Tas, ko es ar to domāju, ir, ka šeit nekas neko nenozīmē. Ja jūs patiešām uz dzīvi skatāties objektīvi, jums nav vajadzīgs Šekspīrs, kas to pasaka, un pat ne kurs. Jūs ieraugat, ka nekas patiešām nestrādā. Nekas nestrādā ārpusē plašākā nozīmē, un nekas nestrādā arī personīgi. Galu galā visi mirst. Kāda tad jēga? Tātad šī ir pieeja, kas piešķir dzīvei jēgu. Tas ir kāpēc šīs sākotnējās kursa darba grāmatas mācības stundas ir tik svarīgas, jo Jēzus cenšas, lai jūs mainītu savu dzīves mērķi. Viņš nesaka, ka nekas šajā istabā nav jēgpilns. Viņš saka, ka mērķis, ko jūs esat piešķīruši šīm lietām, ir tas, kas padara tās bezjēdzīgas. Pastāv jēgpilns mērķis, kas slēpjas aiz ego bezjēdzīgā mērķa, bet vispirms jums ir jāapgūst, ka tas ir bezjēdzīgs. Jums jābeidz censties salabot lietas pasaulē un likt lietām strādāt šajā pasaulē. Jums jāpārtaut sevi maldināt, ka šajā pasaulē ir cerība uz jēgpilnām pārmaiņām. Pasaule bija izveidota tā, lai tur nevarētu būt jēgpilna izmaiņu. Bet prāts var mainīties. Un tagad šis ir kurs, kas palīdz mums kļūt jēgpilniem tā, lai mēs varētu mainīt mūsu prātu. Tas nenozīmē, ka uzvedības ziņā jūs nedarat lietas pasaulē. Tas nozīmē, ka jūs darat lietas ar citu nolūku. Daudz no šiem pasaules labdariem dara labu nepareizā iemesla dēļ. Tie ir speciāluma un atdalīšanās, nostiprināšanas iemesli. Bet ir iespējams darīt labu pasaulē, kas dod labumu cilvēkiem pasaulē, kā pasaule to vērtētu. Un lai tas tiktu darīts no citāda skatu punkta, no skatu punkta, kas necenšas mainīt ārpusi, bet rāda piemēru par kādu, kurš izmainīs iekšpusi, savu prātu.